Ir cilvēki, kuru attiecības ar viņu bērniem apzināti un ļaunprātīgi posta. Jautājums: kāpēc visatļautību un tīšu kaitniecību nenovērš? Viena no pamatatbildēm ir: tāpēc, ka nerisinot problēmas daudz līmeņu parazītu un sistēmas žurku midzenis var nopelnīt vairāk un kā marodieri parazitēt uz citu cilvēku nelaimu rēķina. Ne visi uzreiz attopas un saprot, ka darbs ģimeņu labā tiek imitēts. Viņi turpina maksāt un maksāt valstī un palīgiem pēdiņās, bet palīdzība kā nesasniedz, tā nesasniedz ne bērnus, ne šajā stāstā bērna tēti. Tā sistēma nelaimē nonākušos slauc, līdz kamēr kādus, šķērdējot viņu līdzekļus, resursus, noved bezpalīdzīgā stāvoklī un vēl dziļāk nekurienē. Kas gan spēj šo izturēt? Tas nepaliek bez traumām. Kaitniecība un cietsirdība – tā ir valsts politika. Zinu to no savas pieredzes, kā valsts pēdiņās atbalsta un piesedz tos, kas tīši posta bērnu attiecības ar mani, liedzot mums saziņu un saskarsmi nu jau 5 gadu garumā. Cik vēl daudziem vecākiem šādu pieredzi būtu jāpiedzīvo, lai cilvēki sadotos rokās un stātos pret šo morālo kropļu politiku un šos te gļēvuļus un liekuļus, kas izliekas, ka palīdz ģimenēm, kā minimums atmaskotu. Lai cilvēki redz, kur palīdzība pavisam noteikti nav jāmeklē, un lai cilvēki atrastu katrs savu ceļu un veidus, kā sargāt savus bērnus, savu ģimeni un īstenot to, ko valsts nevar nodrošināt, proti cilvēku pašaizsardzību. Tas ir jādara katram pašam.